Labvakar visiem plašajā pasaulē, it sevišķi Lielbritānijā, Latvijā, visur, kur mīt latvieši. Šodien mūsu tēma ir par rithu, tas ir par riekstu koka augli, ziepju riekstu koka augli, kurš mīt aug Indijā, arī Āfrikā. Un mēs mēģināsim šodien atspēkot dažus mītus, vai tie ir mīti, vai tā ir taisnība, vai tā ir tomēr kāda kļūda vai meli par pašu ziepju riekstu, par tā izmantošanu. Kāda tad mēdz būt vispār visbiežākie mīti, kas ir saistīti ar kaut kāda produkta izmantošanu? Visbiežāk tie mīti ir tādi, ka tas jau nekam neder, vai ne? Piekritīsiet? Kad ko visi saslavē, tiešām, kamēr nepārbaudīšu, tikmēr nepārliecināšos, tad vēl mīts ir, kas der visam, tas neder nekam. Tādu mītu es esmu ļoti bieži dzirdējusi. Un tad, protams, arī mīti, kas saistās ar konkrēti šī ziepju riekstu īpašībām. Un tad tā mazliet vēlāk. Tātad par pašu ziepju riekstu. Kas tad tas ir? Tas ir koks, kurš aug ļoti nabadzīgās augsnēs. Tas var izdzīvot tiešām bez mēslošanas, bez īpašas laistīšanas. Un šis koks aug pat tādās vietās, tādos apgabalos, kuros mitrums ir 150 līdz 200 mm gadā tikai. Tātad laikam var būt tikai vienu dienu gadā līst. Tātad viņš ir ļoti pieticīgs, un neskatoties uz to, viņš ir tik ļoti gudrs, tik ļoti brīnumains, pārsteidzošs koks, par ko mēs ļoti daudz nemaz nezinājām. Nu, ko mēs zinājām? Mēs, kas esam jau ERSAG kompānijā, mēs zinājām, ka tas ir galvenā sastāvdaļa daudzos mūsu produktos. Bet es pilnīgi esmu pārliecināta, ka šovakar jūs uzzināsiet kaut ko tādu, ko vēl nebijāt dzirdējuši. Tātad, sāksim ar to, ka tas ir hipoalerģisks, tas ir absolūti bez smaržas, un Rita varbūt lūdzu var parādīt, kāds tas izskatās. Tātad šie augļi šobrīd ir kaldētā veidā, tas ir nelielas bumbiņas, vari pakratīt viņu pašu. Ir tev iekšā, var dzirdēt, ka grab. Nevar. Tā, iekšā, tad apkārt ir apvalciņš, iekšā ir riekstiņš. Mums ir svarīgākais, tas svarīgākās īpašības ir tieši apvalciņā, jo apvalks satur tādu vielu, ko sauc par saponīnu, un šis saponīns, nokļūstot saskarsmē ar ūdeni, ļoti viegli un dabīgi sāk putot. Un šīs putiņas izrādās, kā jau teicu, ir pilnīgi bezalerģiskas. Tas nekaitē ne pieaugušam, ne bērnam. Tas nebojā audumus, tas ir bez smaržas. Un tas ir ļoti liela tīrība, ļoti liels spējas mazgāt. Nu, lūk, un gatavoties šim ēteram, šai tiešraidei, mēs atradām ļoti pārsteidzošus faktus, kopā 47. Un izrādās, ka no šiem 47, es personīgi kādu trešo daļu vispār nebiju zinājusi. Tad arī man gatavoties bija liela pārsteiguma. Ar ko tad mēs varētu sākt? Mēs varam sākt ar to, ka cilvēks senatnē, jau no senatnes šo te ziepju riekstu, šo te šķīdumu no čauliņas, sabarstā veidā lietoja sejas mazgāšanai, matu mazgāšanai, ķermeņa mazgāšanai, mazgāja drēbes, pat balināja drēbes un dažādus, teiksim, audumus un dzīju arī, ja? Un izrādījās, ka viņš arī palīdz ārstniecībā. Un lūk, tātad šīs īpašības gadu desmitiem, gadu simtiem tika izmantotas ļoti daudzās valstīs. Šobrīd ziepju riekstu var iegādāties, es personīgi, es šobrīd gan neesmu mājās, es esmu ciemos, un tāpēc man nav par rokai, mums ir Ritas iespēja arī tai parādīt. Un
Var iegādāties, ziepju riekstu var iegādāties. Personīgi es iegādājos Amazonē, viņš man atnāca, es viņu izpētīju, man viņš patika, un es arī paeksperimentēju nedaudz, bet par to nedaudz vēlāk mums Rita parādīs, ja? Ko tad īsti ar to ziepju riekstu var katrs praktiski izdarīt? Kādi tad šie brīnumi, ko ziepju rieksts dod mūsu ādai, mūsu ķermenim un matiem? Pirmais, pats galvenais, un varbūt pats pirmais, kas vispār tika atklāts, ir tas, ka ziepju rieksta šķīdums palīdz novērst sausu ādu. Tātad tas mitrina, tas baro, un cilvēkiem, kam ir ļoti jūtīga āda, sausa, šis šķīdums ir pilnīgi absolūti nekaitīgs. Tātad nav nekāda iekais un nekādi sasārtumi. Tas ļoti labvēlīgi ietekmē ādu. Tas ir lielisks tīrīšanas līdzeklis. Jūs varat pilnībā aizstāt parastās ziepes ar lūk šādu ziepju rieksta šķīdumu. Seju var mazgāt. Piemēram, var gatavot pats savas dabiskās ziepes. Šo te ziepju rieksta šķīdumu papildina ar pāris pilītēm kādu ētrisko eļļu un ļoti lieliski var tātad izmantot kā pašgatavotas ziepes. Ja ziepju rieksta šķīdumu izmantos sejas kopšanai, tad sejas tonis izlīdzinās, kļūst gaišāks, maigāks. Un, ja, piemēram, cilvēkam ir pūtītes vai ir šie te melnie punktiņi, tad ziepju rieksts palīdz tikt vaļā arī no šīm te problēmām. Tas jau ir līdz numur 5 mums, no 47 līdz 5 punktām. Un tā kā ziepju rieksts ir pilnīgi dabisks, 100% dabisks, tad viņš perfekti palīdz ekzēmām, psoriāzēm, lūk arī šādām te nopietnām lietām. Ja, piemēram, maziem zīdainīšiem ir autiņbiksīšu izsutumi, tad atliek tikai nomazgāt ar ziepju rieksta šķīdumu, un bērniņam vairs nav ne sāpītes, ne sūrums, ļoti labi palīdz. Arī šampūnu un ziepes, kurus izmanto, lūk, kur sastāvā izmanto ziepju riekstu, maziem bērniņiem tieši pilnīgi nedara nekādu kaitējumu. Nu, tad varbūt konkrētāk par matiem, jo mati tas ir sievietes, vispirms jau sievietes skaistums, skaista rota. Un, piemēram, daudzos dabiskajos līdzekļos, matu tonikos un matu dažādos šķīdumos, skalojumos sastāvā ir ziepju rieksta šis šķīdums, un līdz ar to cilvēki var ar laiku atgūt savus dabiskos matus, daudz biezākus, daudz spīdīgākus, maigākus, ja bija tāda problēma. Ja? Tālāk. Ja, piemēram, ziepju riekstu paši iemērc uz nakti un pēc tam sajauc ar konkrētu šikaki pulveri, tad var pagatavot pats savu šampūnu. Nu, mēs varbūt to nedarīsim, ja, jo mūsu vietā to jau ir izgudrojusi un izmantojusi kompānija, par kuru mazliet vēlāk pastāstīšu. Bet tas, ka šie šķīdumi satur dažādus vitamīnus, A, D, E un K vitamīnus, tad tas ir arī tas, kas piedod šo spīdumu un gludumu matiem. Un dažreiz cilvēks sūdzās par to, ka ir baktērijas, kad ir, piemēram, pēkšņi aizmirst vārdu, plaugsnes, ja? Tad lūk ar mūsu šampūniem, kur sastāvā tiešām ir šis ziepju rieksts, no šīm problēmām varētu tikt vaļā diezgan ātri. Ja, piemēram, gadās, es zinu, ka Lielbritānijā diezgan bieži tā gadās, ka bērniem skolās viņi viens no otra dabū utis. Liekas, ka Latvijā jau tādas problēmas vairs nav, bet Lielbritānijā es zinu, ka tā notiek. Tad lūk, arī ziepju rieksta šī insekticīdā īpašība
palīdz atbrīvoties no utīm. Vienkārši visdažādākie kukaiņi vienkārši bēg no mājām, bēg no ķermeņa, jo viņiem nepatīk ne tās īpašības, ne tās smarža, ne arī acīm redzot, tas dažreiz dažos produktos ir arī tāds spēcīgums iekšā. Sastāv spēcīgums. Ļoti labi, ja cilvēkam, piemēram, ir sprogaiņu mati, tad palīdz pieradināt šos sprogainos sausos matiņus, tos kondicionē un arī palīdz vieglāk izķemmēt. Tad ziepju rieksti arī atšķetina matus, palīdz vieglāk ieveidot un, ja regulāri lieto ziepju rieksti, tad arī palīdz novērst sašķelto matu galiņu problēmu. Nu, lūk tā. Tas būtu tā kā par matu veselību. Nākošā sadaļa, kā palīdz ne tikai skaistumam, bet ziepju rieksts lieliski palīdz arī veselībai. Kā jau pirms tam teicu, ka tas ir hipoalerģisks, tas ir dabisks, īsts līdzeklis pret līdzeklis. Un lūk tas, kas bija man liels pārsteigums, ka ziepju rieksts, lai noņemtu čūskas vai skorpiona indi, tika šajās tautās tika izmantots ziepju rieksta šķīdums. Efektīvi ārstē tabakas un arī narkotika atkarību. Ir novērots, ka cilvēkiem, kuriem ir šādas atkarības, liekot dzert šķīdumu, es gan to varbūt negribētu atkārtot, bet tādi pastāv pētījumi, ka liekot šo šķīdumu dzert, pāriet atkarības diezgan laikam ātri. Migrēna. Ja ir problēma migrēna, tad arī migrēna tiek lēnām noņemta, lietojot ziepju rieksta šķīdumus. Ja ir cilvēki, kuri pārmērīgi siekalojas, arī šāda problēma. Tad principā ir problēmas, kuras ļoti, ļoti veiksmīgi tiek risinātas ar ziepju rieksta šķīdumu. Pāriesim pie kādām smagākām lietām. Tas ir vēzis, dažādi audzēji. Izrādās, ka ziepju rieksts aizkavē vēža šūnu augšanu un attīstību. Un pilnīgi tāds neiedomājams variants. Piemēram, cilvēki, kuri ir histēriski. Un cilvēki, kuriem ir epilepsijas lēkmes. Lūk, izmantojot tieši biezu riekstu pulveri, izšķindot ūdenī, tad arī šīm problēmām atrod pielietojumu. Astmas slimnieki. Prettārpu īpašības arī ir. Tālāk, es te mazliet pašpikošu. Jā, izrādās, ka ne tikai pats ziepju rieksts, bet ka no šī koka ar ārstnieciskām īpašībām ir arī miza un ir arī saknes. Un tos izmanto ļoti labi kā atkrēpošanas līdzekļus. Ziepju riekstam ir pretiekaisuma īpašības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dažos produktos, kuros šis ziepju rieksts ir iekšā, tie ļoti labi noņem locītavu sāpes, locītavu pietūkumu un efektīvi uzlabo imūnsistēmu. Brīnišķīgi cīnās ar dažādiem patogēniem, piemēram, ar salmonellu, ar vēdera baktēriju, tas ir Escherichia coli, noteikti varbūt dzirdēts no skolas laikiem. Un samazina temperatūru, vārdstot ļoti, ļoti daudz, kas es pat nezinu, mēs esam tikuši šobrīd tikai līdz 27. punktam, principā vēl būtu 20 punkti. Ja mēs tā pavisam īsi, tad samazina holesterīna daudzumu asinīs, samazina cukura līmeni asinīs, ārstē no iekaisumiem, pret alerģiju, kā jau teicu, pret baktērijām. Ļoti labi izmanto kā tīrīšanas līdzekļu, piemēram, dažādos salonos, par to noteikti Rita varētu stāstīt, jo tu strādā salonā. Pastāstīs noteikti vēlāk, ja kā izmanto. Un ir pat tāds, es nezinu, pētījums, ka šis ziepju rieksta šķīdums ļoti labi palīdz
ja viņš ir sastāvā dažādiem kontracepcijas krēmiem, tad arī palīdz izsargāties no nevēlamas grūtniecības. Nu, lūk tā. Ko vēl? Dažādi tīrīšanas varianti, ja? Vecas gleznas notīra rūsu, tālāk grīdas tīrīšanai, logiem. Tur mēs varam izmantot, sajaucot dažādas līdzekļus kopā. Pret augu slimībām, pret dažādiem augu kaitēkļiem ļoti veiksmīgi mūsu meitenes arī tieši ir cīnījušās. Bet šobrīd varbūt ir pienācis laiks izstāstīt to, ka šis bija tikai par pašu ziepju riekstu un par viņu īpašībām, bet, protams, ka ir kompānijas, jālūdzu. Varbūt es palaidu garām, bet pieņemsim ziepju riekstu, viņš ir, viņu izmanto arī tādai problēmai, kā gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, lai atbrīvotos no parazītiskiem tārtiem. Jā. Tā kā, es varbūt nepateicu, tas tāds arī ļoti svarīgs, kad tieši tā palīdz un izmanto ne tikai cilvēkam, bet dzīvniekiem arī. Jā, paldies, Rita, es to nepateicu. Nu, lūk, tātad ir kompānijas pasaulē, tā nav viena kompānija, bet ir vairākas kompānijas, kuras izmanto šo ziepju riekstu lieliskās īpašības, izmanto un ražo līdzekļus, lai nebūtu katram cilvēkam pašam jāiet, jāpēr tie rieksti un tad jāmērcē, varbūt jāsmalcina un jāgaida un jāšūmē, ja, un jāizmanto. Tad ir jau gatavi produkti, bet konkrēti viena kompānija šos līdzekļus ir patentējusi. Ziepju riekstu izmantošana, tas ir tieši mūsu kompānijas ir patents. Tātad tas nozīmē, ka mums ir visas tiesības izmantot bez bailēm ar 43 certifikātiem šos līdzekļus. Tas ir tiešām ļoti, ļoti spēcīgi certifikāti, ieskaitot halal certifikātu, ISO certifikātu. Un misija, Rita, lūdzu par misiju. Tev ļoti labi šis sanāk pastāstīt. Par misiju varu pateikt to, ka tad, kad man pastāstīja par šo kompāniju, un ļoti daudz cilvēku saka, vai man iepatikās produkti, man iepatikās mārketings. Pirmais, kas man paņēma, kad es pajautāju, kas atšķirās kompānijā un kāda vispār viņai ir misija, kāpēc viņi ir šeit un piedāvā šos produktus. Un tad es uzzināju un atradu, kāda misija ir šāda. Atstāsim saviem bērniem, mazbērniem un mazbērniem daudz skaistāku un tīrāku mūsu planēti Zemi. Un izrādās, ka šī misija uzrunā ļoti daudz cilvēkus. Un, protams, arī tas, ka mūsu šīs kompānijas iepakojumi ir tādi, kuri sadalās apkārtējā vidē ļoti ātrā laikā. Iepakojumus, visas pudeles, visas tūbiņas, pat kastītes, kurās nāk pasūtījumi, pat tās ļoti, ļoti ātri sadalās apkārtējā vidē. Un līdz ar to vienkārši ļoti mazu ļaunumu nodara. Faktiski pat nekādu ļaunumu nenodara mūsu zemē, mūsu planētai. Un tagad varbūt tāds jautājums. Kas tad ir šie brīnišķīgie produkti? Kuri tad ir tie, kuri, kā jau es teicu, tai vienā mītā, kas dar visam, tas nedara nekam? Viens no tādiem pašiem galvenākajiem mūsu līdzekļiem, kuru es personiski savā stāstījumā gribu pašā pirmajā vietā izvirzīt, tas ir damla. Jeb tulkojumā nosaukums ir piliens. Kāpēc piliens? Tāpēc, ka viņi pietiek tiešām tikai pāris pilienu uz litru, lai sāktu jau parādīties šīs īpašības. Tātad damla ir gandrīz 80% ziepju rieksta šķīdums. To var lietot tiešām ļoti daudzpusīgi. Tas ir brīnišķīgs palīgs straipu izņemšanai. Un mazliet vēlāk mums Rita parādīs konkrēti, kā ar damlu var iztīrīt
Mēs nestāstīsim, šobrīd vēl, ko var iztīrīt, bet palieciet ar mums, un mēs jums parādīsim, kā saka parasti. Tātad Damla, tas ir tīrīšanas līdzeklis. Brīnišķīgi savienojot ar dažiem citiem mūsu produktiem, smidzinot uz tomātiem, uz gurķiem, tiek vaļā no dažādiem kukaiņiem, no kāpuriem. Bez tam izrādās, ka ne tikai uzsmidzinot, bet arī aplaistot, vienkārši šie augi sāk daudz brīnišķīgāk augt un ātrāk savus augļus dot un lapas kļūst sulīgākas, Kur vēl Damla? Ar Damlu es zinu, ka tīra logus, pavisam nedaudz piepilnot klāt pie ūdens, ar Damlu var ļoti veiksmīgi notīrīt logus. Šeit gan mūsu meitenēm dalās domas, jo kāda lieliski tīra ar Damlu, kāda ir kāda citu produktu, un katra noteikti aizstāv savu to variantu, kas saka, nē, man tomēr labāk patīk, piemēram, ar universālo tīrību. Pirmais produkts, ko mūsu kompānija vispār sāka ražot, tas bija veļas pulveris. Un Rita, tev ir veļas pulveris, ko parādīt? Man ir aizkarina veļas pulverīts. Man nav baltai veļai vai krāsainai, bet tieši aizkarina. Jā, mums ir tieši pulverveidīgie, mums ir 3 veidi. Lūk, šis krāsainai, tas ir aizkariem, tad ir krāsainai veļai un vēl ir baltai veļai. Un tas ir ļoti, ļoti ekonomisks. Visi mūsu produkti ir ļoti ekonomiski. Un lūk, viens no mītiem bija tas, ka šie līdzekļi ļoti ātri izlietojās un tie nav ekonomiski. Nu, šis mīts absolūti nav vispār. Tam nav nekāda seguma. Jā, šis ir šķidrais līdzeklis veļas mazgāšanai. Tā, Rita aizies vēl paņems kaut ko. Tā, kas tev tur ir vēl? Nu, visu pēc kārtas saki. Aha, labi. Un tātad kaut vai par šo līdzekli, tas ir, kā mēs viņu saucam, kopējā tīrība, ja ģenerālā tīrīšana. Nu, es teiktu tā, ar šo līdzekli mēs varam tīrīt faktiski visu, ko vien iedomājamies. Un es zinu, meitenes, kuras ir pēc tam teikušas, es kā iesāku ar kopējo tīrību, iesāku ar virtuves skāpīšiem, izsaka, viss, es nevarēju vairs apstāties, man vajadzēja visu ar viņu tīrīt. Un tie visi ir koncentrāti, tos visus var un vajag arī atšķaidīt. Atkarībā no mērķa proporcijas ir dažādas, kaut vai tā pati Damla, jeb piliens, šis traipa tīrīšanas līdzeklis, to var tiešām pat arī tikai ar pāris pilieniņiem uz litru, un viņam jau ir tās īpašības, jau ir izteiktas, Nākošais, tātad par kopējo tīrību, par ģenerālo. Es zinu, ka meitenes, kuras ar kopējo tīrību apsmidzina dažādas virsmas, viņi saka, ka, piemēram, pēc tam tur ir taču, kad skudras nāk mājās, ir sevišķi laukos, kad skudras vairs nenāk mājās, kad var sataisīt tādu mazu kokteilīti no dažādiem mūsu līdzekļiem un ejot sēņot, ogot uz mežu, sevi apsmidzināt, un arī neviens kukainis, neviens odiņš vairs nelīdīs virsū un netraucēs jums šo te latvieša svēto nodarbi, tas ir sēņošana. Nu tā, tad nākošais mums ir līdzeklis, pie kura gribētu pakavēties mazliet vairāk, un tas ir baņu, jeb tā kā kompānijai šim līdzeklim vajadzēja dot oficiāli kādu vienu nosaukumu, tad izvēlējās nosaukumu vannas istabas un tualetes tīrīšanas līdzeklis. Bet šis, lūk, ir tas mīts, kas dara visam, tas nedara nekam, un te es viņu gribētu pilnībā apgāzt, jo baņu dara ļoti, ļoti daudz kam. Jūs jau meitenes, kas jau zinat, kas jau ir kompānijā, noteikti pašas esat lietojušas un zinat, ka baņu, protams, lieliski iztīra tualeti, lieliski iztīra vannas istaba. Es personiski arī vannā rūsu, kad man paliek
krāns tekot un no zvanas maliņas rūsa veidojas, tad es tīru gan ar baņu, es esmu tīrījusi arī ar citiem līdzekļiem, burvīgi, ātri noņem rūsu, ja? Tālāk, piemēram, ar baņu, ja jums patīk virtuvē trauku lupatiņas, tad vienkārši iemēcot uz kādu laiku baņu šķīdumā, trauku lupatiņas, viņas tiek dezinficētas. Un baņu tiešām oficiāli ir atzīts par dezinfekcijas līdzekli. Un es pat zinu, ka Turcijā pat aptiekās arī viņš tiek pārdots, tieši tāpēc, ka oficiāli ir atzīts kā dezinfekcijas līdzeklis. Ja, piemēram, mājās ir slimnieks, tad atšķaidot šo te baņu līdzekli un vienkārši izsmidzinot gaisā, gaiss tiek dezinficēts, un jūs jau zināt, ka tajā telpā, kurā jums ir slimnieks, vai tā ir gripa, vai tas ir kāds cits vīrusu vai baktērijas slimnieks, tad šāda telpa ir biežāk jāuzkopj, lai vienkārši tās baktērijas nespētu vairāk tālāk vairoties. Un lūk, kaut vai izsmidzinot gaisu, jau tiek dezinficēts gaiss. Nākošais, ja, piemēram, par tīrīšanu, ja jums ir flīzes tai pašā vannas istabā, tad flīzītes vienkārši ar švammīti pārvelkot pāri, tās, protams, ka no melnas vai pelēkas vai vienkārši netīras krāsas kļūst skaistas, tīras, baltas. Vēl par baņu. Mans personīgais, tātad man personīgā pieredze. Savā pirmajā pasūtījumā es ieliku baņu noteikti. Kāpēc? Tāpēc, ka mani mocīja pēdu problēma. Tā bija eksēma, es domāju, ka tur bija arī sēnīte, un man ieteica, ka ļoti viegli var tikt galā. Es domāju, jā. Es jau neesmu kādu gadu tikusi vaļā ar šādu lietu, un kas tad man te tagad pārsteigs? Un, ziniet, tiešām pārsteidza. Karstā ūdenī uz 3 litriem apmēram bļodā, bet svammītē, ja? Karstā ūdenī es ielielēju 1-2 kaustos korķīšus ar baņu, pieliku klāt mūsu tulpju, dušas želeju, un mērcēju kājas 2 reizes dienā, rītā vakarā pa 20 minūtēm. Pēc tam apsmērēju ar kāju krēmu. Un ticiet, jau pēc 3. dienas manas kājas jau bija pilnīgi izmainījuši, manas pēdiņas bija pilnīgi izmainījuši savu izskatu. Šobrīd ir tā, ka es savas kājas palutinu ar šādām peldēm, 2 reizes gadā. Kas saka profilaksei. Tad tas bija viens no iemesliem, kāpēc es tieši pasūtīju, iegādājos baņu. Tad tas der egzēmā, tas der arī papilomām. Tas der, ja, piemēram, kā tagad karsts laiks ir, un ja sieviete ir diezgan liela apmēros, ja, diezgan bieži ir tā, ka zem krūtīm notiek izsutumi, cirkšņos, padusēs, un tad vienkārši paņem atšķaidītu baņu šķīdumu, samitrina kādu vai vatis disku, un šīs te vietiņas tad nomazgā vai pārvelk pāri. Un, ja tur gadījumā šādā te karstumā kāda baktērija grib vairoties, tad viņai vairs nav nekāda šansi tur kas ir attīstīties, ja? Tālāk, ja ir iesnas, tad arī piemēram, par baņu tā kāds mums te bija. Šeit ir tāds piemērs par iesnām minēts, ka cilvēks, kurš lieto ikdienā baņu, ja viņš tīra savu māju, viņš tīra vannas istabu, viņš kaut ko tur dezinficē, un tādā veidā viņš tiek arī no savām iesnām vaļā. Tātad, lūk, šie te garaiņi, ja, šīs te vielas, kas iztvaiko no baņu, viņas iekļūst degunā un lieliski ārstē no iesnām. Ja ir saplaisājuši papēži, tad tieši tāpatās līdzīgi, kā es stāstīju, arī baņu palīdz. Ja ir blusas un tarakāni, vai, piemēram, sunīšiem blusas ir, arī jūs savus mīļos sunīšu un kaķīšu varat apstrādāt ar baņu vieglu šķīdumu, un tas aizdzīs, aizbaidīs šos te mošķus no jūsu mīlulīšu prom. Tā,
nagu sēņīte, ja? Apavu smaka, par apavu smaku arī jūs, ja jūs zināt, ka jums ir tāda problēma, protams, ka sāciet ar to, ka jūs savu skaistu savadiet kārtībā, un lūk šos apavus, ja nu žēl galīgi izmest, tad izmazgājiet, sapūtiet kārtīgi ar baņu, un tā vairākas reizes izžāvējiet, un viņš būs dezinficēts. Protams, ka ir šī te procedūra vairāk kārt jālietu, jādara. Pret pelējumu lieliski nodara baņu. Tā, ko vēl es Rita neizstāstīju atkal? Nu, godīgi sakot, es par baņotu tik daudz nerakstīju, jo man bija tāds priekšlikums, ka viņu ļoti izmanto ļoti daudz un dažādu, un pat vēl varbūt 3 reizes vairāk nekā tu šobrīd pateici. Tāpēc man pēc idejas manā prezentācijā būs tāds priekšlikums, ka ielieciet plusiņus tie, kas grib uzzināt par baņu vairāk informācijas, un tad mēs sagatavosim atsevišķu tikšanos tieši par baņu, jo par viņu ir jārunā var runāt ļoti daudz, un katrai pielietošanai ir savi tie, kā saka, cik pilieniņi, cik tas to, kā viņi var lietot, un tāpēc idejas ir ļoti plaša atsevišķa saruna. Tieši par baņu. Tāpēc, mētenes, ja jūs gribat uzzināt vēl par baņu, kā var pielietot dažādām veselības problēmām, ieliekat klusiņus, un tad mēs gatavosim jau nākošo tikšanos varbūt par šo tēmu. Tad. Jā, labi. Nu tad par pārējiem produktiem, ja? Kas tur pie kā mēs palikām, iestrēgām pie baņu, nākošais ir attaukotājs. Arī šī produkta sastāvā, kas nodara visādām taukainām virsmām, arī kakliņiem, arī pannām. Lūk, arī viņas sastāvā ir ziepju rieksts. Vai tev ir kaut kas no šķidrajām ziepēm? Nu, varbūt tās, ja mēs runājam par tīrību, tad man ir trauku mazgāšanas līdzeklis. Jā, šis līdzeklis darbojas ne tikai traukiem. Ar šo līdzekli arī var, piemēram, ja jums rokas ir kaķu saskrāpētas vai ir kas iegriezums, tad principā šis līdzeklis jums ne tikai tīra, bet viņš arī dezinficē pušumiņus, ļoti ātri tie sadzīst, labi iedarbojas uz savus roku ādu. Jā, lūdzu, nākošais šķidrās roku ziepes. Šīs ir ar lauru lapu ekstraktu. Jā. Nebaidieties, ja gadās dāvanās šis līdzeklis, nebaidieties viņu paņemt dāvanās. Es arī viņu paņēmu, bet es viņu neattaisīju, un pēc tam es dzirdēju no citām meitenēm burvīgas atsauksmes, cik viņš izrādās, kad viņš ir atšķēdīts, cik viņš kolosāli smaržo un kāda kļūst pēc tam āda. Pie tam visi mūsu šķidrās roku ziepes visas nodara arī ķermeņa mazgāšanai, ir pat arī, kas mazgā galvu, tātad tas der visam. Nākošais, ir arī vairāk mūsu šampūnu sastāvā, ir arī ziepju riekstu koncentrāts. Šis konkrētais bija tulpju dušas želiņu. Ceriņu dušas želiņu. Ceriņu, es atvainojos, pārteicos. Ceriņu, un arī šampūns, kurš ir tas tev ir ar argana eļļu, ar dārgo eļļu, kur atrodam ir tikai Marokā, kas aug, kas ir tiešām ļoti, ļoti dārga, bet mums ir ne tikai dušas želeja, ne tikai šampūns, mums ir arī dušas želeja ar argana eļļu, un arī vairākās dušas želejās viņš ir sastāvā. Par trauku līdzekļiem es pieminēju, attaukotājs ir, un krēmi. Krēmi, konkrēti mājas tīrīšanas krēms, kas arī dar ļoti daudzām dažādām lietām. Virsmām, burvīgs, pēc tam viņam ir kolosāla smarža, pat it kā citi saka orhideju smarža. Protams, varbūt, ka Ritai nav šobrīd mājās, ir automazgāšanas līdzeklis, ir paklājuma mazgāšanas līdzeklis, ir apkaklītēm speciāli līdzekļi. Tajos visos vairāk vai mazāk ir sastāvā ziepju rieksta koncentrāts. Varu pateikt, ka man ir mājās gan paklājiem, gan mēbelēm, gan vēl mašīnai. Vienkārši es nenesu visu augšā, jo tam jau nav nozīmes. Galvenais ir šie top produkti, kas mums ir tā kā, var teikt, kompānijas tādi top produkti iepazīties. Es vēl gribēju pateikt, mēs pieskārāmies pie tiem matiem. Un viens no mītiem ir tāds, ka
daudziem patīk, ka šampūni un duša želejas puto. Bet izrādās, ka, teiksim, visā pārējā kosmētikā, visās pārējās, teiksim, veikalos nopērkamajās duša želejās vai šampūnos, lai putotu, tiek klāt pievienot sulfāti. Mūsu produkcijā sulfātu nav, bet tad jautājums, kā tad viņi puto? Nu, atbildi, es domāju, jūs jau redzējāt, jau noteikti dzirdējāt pašā sākumā, ka viela, kas atrodas ziepju rieksta apvalciņos, šis saponīns tieši, ir tāds, kas dabiski, saskaroties ar ūdeni, dabiski pats puto. Lūk, tātad tur tā atbildi ir, ja kāds saka, kāpēc puto, vai tad jums ir sulfāti? Nē, mums nav sulfāti, mums ir ziepju rieksta. Nu, lūk, un... Gribu atzīmēt, kad Inga uzrakstīja no Liepājas, ja, ka viņas mīļākais produkts ir krēms, ar kuru viņa tīra visas savas mājas un mājas arī citiem. Bet mums būs pēc tam laiks padalīties pieredzē, tāpēc es ļoti lūdzu, Inga, esi ar mums līdz galam un pastāsti, tad, ko tu ar viņu tīri. Ja pieņemsim, es ar viņu vairāk tīru tikai metāla izstrādājumus, ja? Lūk. Tā, un vēl viens mīts, tikai man nedaudz pieskaršos, ja, par to, ka jūs esat dzirdējuši, ka var mazgāt zobus ar tualetes tīrāmo līdzekli? Ir kāds dzirdējis? Ar tualetes līdzekli, ar pulveri esmu dzirdējis. Es to daru. Lūk, tātad apgāzām neticīgos, ka to var darīt. Paldies, Sandra. Lūk, tad arī tāds pārsteigums ir, jā? Nu, ko? Pienācis es ceru, ka interesantākā daļa mums šovakar tikšanai, un kā jau es apsolīju, tad Rita mums parādīs, kā tad ar damlu. Nē, vispirms Rita, tu parādīs pašu riekstu, kā to izstāst pati, labi? Jā, labi. Es noņemtu tevi no ekrāna, lai netraucētu jums skatīties uz Rita. Labi. Tātad, kā jau teicu, ziepju rieksts putojās, ja? Un esmu sagatavojusi, tad mēs tūlīt putosim ziepju riekstu, tātad kodoliņu mums nevajag. Šeit ir ziepju rieksta čaumaliņa, kuru es sakopēju. Tātad paņemšu pavisam nedaudz čipsniņu un iebēru traukā. Atstāšu priekš otrās prezentācijas. Rita, kusties lēnāk. Tātad iebēru traukā šo te sakapāto čaumaliņu. Un tagad mums jāuzliej virsū ir karsts ūdens. Tātad sagatavoju karstu ūdenī termosā. Tātad uzliešu. Nedaudz virsū uzlēju karstu ūdenī. Nu, var dažādi, var ar vāciņu aiztaisīt un tā šeikot, var ar lielo mikseri. Man ir tāds mazs mikserīts. Tā tad lieku iekšā un sāku putot. Kolosāli, meitenes, jūs redzat? Kādi burbuļi, kādas putas. Nu, lūk, tātad ziepju rieksts putojās ļoti jaukās, biezās putās. Un šīs te putas var izmantot roku mazgāšanai. Vakar es mēģināju pa dienu arī saputot un pēc tam nomazgāju traukus ar šīm te putām. Labi, nu tad ko ķeramies klāt ziepju rieksta koncentrētam damlai, ar kuras palīdzību Rita mēģinās šodien mums pārsteigt. Ko tu darīsi, Rita? Tūlītās es paņemšu. Tātad paņēmu savu krekliņu
tūlīt tās parādīšu. Ko tu tur dari? Stāsti. Tagad uzzīmēju uz viņas brošiņu. Tā ir ar pilspā uzzīmēta brošiņa tagad. Un pēc tam tātad ņemu damlu. Ņemu damlu, uzpūšu, ņemu švamīti un berzēšu. Nu, es jums nevaru parādīt, kā es berzēju. Būtu labi tagad paņemt arī ūdenīti, drusciņi. Samitrināt švamīti ūdenī un vēlreiz paberzēt. Nav jau te tā viss parocīgi. Ļoti karsts ūdens man ir. Jā, es nepieminēju, ka vislabāk darbojas ziepju rieksti. Arī mūsu produkti, ne tikai pats zieprieks, bet mūsu produkti darbojas tieši ar stipri karstu ūdeni. Nevāroši varbūt obligāti. Nu jā, nu jau ir gatavs. Nu, tā, lūdzu. Atcelšu. Nu, redzat, kur ir slapš pleķītis, jā? Šitajā pusītē. Tātad. Tā, meitenes, kam bija pārsteigums, ieliekam lūdzu kādu sirsniņu džatiņā. Burvīgi. Saki lūdzu, vai tev ir kāds pārsteigums arī, kas ir saistīts ar mūsu augļu un ogu mazgāšanu, vai var vispār mazgāt ar mūsu līdzekļiem augļus un ogas? Nu, pateikšu godīgi, kad es jau damlu izmantoju pēc idejas, es viņu izmantoju reti, es vairāk izmantoju kopējo tīrību, bet vakar man krāsoja sienu, un dēls man skatos, ak, Dievs, aizgāju mājās, un mani pleķi no krāsas palikuši uz mani paklāju. Tad vakar es ņēmu rokās damlu, un visi pleķīši man ir iztīrīti. Bet, ko es ar viņu darīju vairāk, kur es viņu izmantoju, tas ir tieši augļu, dārzeņu mazgāšanā. Tātad, man šodien bija nodziņas. Tātad vīnodziņas, viens ķekarīts, un te ir vēl otrs ķekars, ja? Tātad ņemšu vienu ķekaru, es domāju to lielāko, ja? Apspicēšu ar damlu. Tad uzliešu virsū ūdeni. Jūs atšķēdījāt to damlu, kad, vai tīrā veidā? Es pēc idejas virtuvē, man viņa ir atšķaidītā veidā. Šobrīd tā kā vajadzēja pleķi tīrīti, tā tad es paņēmu tā kā jaunu. Es personiski esmu gan tīrījusi, gan ar atšķaidītu, gan arī ar koncentrātu. Jā. Nu, pēc idejas ir ideāli tā, ja jūs mazgājat šos augļus dārzeņus, tad, ja jums tas nav tik steidzīgi, kā es daru, pieņemsim, nav jāsteidzās, ja, neēdīšu tūlīt un tagad, tad ir vēlams atstāt uz 20 minūtēm, lai tad viņš ne tikai noņems no virsmas šos te ķīmiju, ja, apstrādātos pesticīdus, bet arī iekļūst dziļāk. Tātad būtu vēlams viņus atstāt drusciņi. Bet šobrīd, lūk, kā lai es tagad jums parādu, tas nav tik vienkārši viss. Tātad tās ir odziņas, kas nav mazgātas, un šīs ir mazgātas. Ir atšķirība tāda, pilnīgi melnas palikuši tīras, tādas skaistas, pareizi? Spīdīgi. Ir tā. Saki, lūdzu, kur tu to ūdeni liksi? Nu, un ko gribu teikt, varbūt, kad jebkurš ūdens, ko jūs izlietojat, tas nav bieži notiek, ka jums paliek trauciņā ūdens. Neliejiet viņu toaletē, neieliet izlietnē ārā, bet izejiet aiz mājas liekšņa un izliejiet šo ūdeni vai uz zemi, vai uz ziediem, vai ja jums ir dārs, tad uz augļiem, uz kokiem, uz puķiem. Tātad, un es varu teikt, ka zeme
Zemīti pateiks jums lielu paldies, jo jūs vienkārši iedosiet viņiem tādu attēlpu, ka viņiem ir tīrs, labs barojums. Paldies, Rita! Tā. Paldies par tavu palīdzību šovakar. Tā, tas ir viss. Man vēl viens bija tāds maziņš. Labi, lūdzu. Tā. Tikai paņemšu visu. Ka ne pa klupu. Tu neaizmirst, ka tev pēc 10 minūtēm ir krievu valodā prezentācija, pēc 12. Oi. Tātad, redziet, šīs ir putas roku mazgāšanai, ja? Tad vienkārši ķidrs ūdens liekas tāds delfinīgā krāsā. Un šis ir trauciņš. Tātad, diez, kā es tagad ieliešu atpakaļ, es nezinu. Tātad es ielēju šo te ūdenīti šķidro trauciņā. Uzliku. Putošanas trauciņā. Putošanas trauciņā. Aizstūvēju un lieku. Un lūk, tādas jaukas putas nāk ārā. Ļoti patīkam smaržo, un varu teikt, ka es šo te produktu saņēmu pašā sākumā, pirms 2 gadiem. Viņš bija dāvanā, un man joprojām ir puspudele vēl atlikumā. Ļoti ekonomiski. Ļoti ekonomiski. Jā, es dzirdēju, ka meitene saka, ka viņu var arī šķaidīt, ja jums liekas, ka smaržo pa stipru, bet kad es mēģināju viņu atšķaidīt, bet kad viņu atšķaidu, tad tas putas nav tik biezas un patīkams. Man vairāk patīk tieši no koncentrāta šīs putiņas. Labi. Jā. Rīta, vai tas ir damlas koncentrāts? Nē, tas ir roku putiņas. Vesels litrs parasti ir pārdošanā. Tāda bildīte ir, jā, tāda. Tikai litrs tā pudeli ir litru. Šis ir arī tukšs trauciņš, ko klātdot. Skaidrs, tāda man vēl nav. Tā, labi. Nu, ko? Mūsu laiciņš ir jau pienācis beigām. Es domāju, ka jūs arī daudz ko esat uzzinājušas. Tā, es tikai sevi neredzu tagad. Kāpēc? Mēs tevi redzam. Tā, es sevi neredzu. Kāpēc? Kur es esmu? Bet es tevi redzu. Jā, Mērins, es ceru, ka bija kaut kas noderīgs, kad varbūt kaut ko jūs arī pirmo reizi uzzinājāt. Un varbūt, ka Rita šobrīd var mierīgi atslēgties, lai gatavotos savam. Mēs toties varam, ja ir laiks un vēlēšanās, mēs varam padalīties, kādas ir jūsu atsauksmes ar šiem līdzekļiem un kas jums varbūt bija pārsteidzoši. Kurš gribētu pirmais pastāstīt? Ko jūs lietojat un kā? Un kas jums patīk? Nu, varbūt tad es varētu turpināt. Jā, lūdzu. Par to balto krēmu. Es viņu lietoju visur, par cik es arī eju klientiem mājas tīrīt. Viņu tiešām vajag ļoti mazu švammītes, mazu pilienu. Un mani klienti, kuriem ir balti rakstām galdi, es nezinu, bērni ir atstājuši plastelīnu visur, kur un ir krāsu pēdas. Un viņu ar to tiešām var notīrīt visas vietas. Arī tāpat izlietnes, toaletes podus, krānus, bet vienīgais ir vajadzīga ļoti laba mikrošķiedras lupatiņa. Aha. Tas gan, lai viņš pēc tam spīdētu un laistītos. Tāpat damlu. Es jau biju ielikusi, es kritu un man bija pamatīgs pušums celī. Un es kaut kādas 2-3 dienas staigāju, es nevarēju saprast, kā darīt. Un uzliku damlu un viss nogāja nost. Celis ir tā vieta, kur ļoti slikti dzīst. Kā tev jāiet, viņš locās un kad dzīst. Un uzliku damlu un visu krevelu noņēma nost. Tur jau tā lieta, kad pirms tam es nevarēju sākumā arī pati kaut kā piešauties, ja, šīm produkcijai tādā ziņā, ka manā galvā nestāvēja tas, ka var ar vienu produktu var tik dažādas
pilnīgi pretējas lietās izmantot, jā. Tā kā šeit, tā kā tu teici, tu vari tīrīt, un tu vari izņemt pleķus, un tu vari galā arī kreveli dabūt nost, jā, un visu kārtībā. Vai, Inga, tev ir vēl kāda atsauksme, ja mēs dodam vārdu vēl kādam? Ne, vēl arī baltie logu rāmi, tā, ka tīram logus, arī baltais krēms, patājis visu tā kā baltāku. Bet es saku, viņu vajag ļoti maz, un man bija pudelē tagad palicis, kaut kāds tur, nezinu, varbūt pāris pilieni. Es pielēju pilnu pudeli ar ūdeni, sakartīju, un efekts nemazinājās no tā darba, ko es darīju. Tā ir tā ekonomika. Pāris pilītes tur bija palikušas, jā. Labi, paldies, Inga. Labi, kurš vēl vēlas atsauksmīti savu atstāt, mums vēl ir laiks līdz nākošajam. Mēs varam droši atsauksmes. Es varu pastāstīt, ko es daru ar to toalets tīrāmo līdzekli. Jā, es esmu aizvedus viņu līdz uz savu fermu, un par cik man ir mazie teļi, kuriem piemetās caureja, tad es vienkārši šo līdzekli pašķaidu un teļiem ar špricīti iedodu mutē pāris dienas. Un viss. Es gribēju teikt, ka bija tad, kad es lasīju informāciju, ka ļoti labi, ļoti ātri palīdz pret aizcietējumiem un pret caureju. Jā, ļoti, un pilnīgi teļi pavisam cita veselība teļam uzreiz. Un patiesi, jā, es pati reizi nedēļā iztīru zobus ar to toalets tīrāmo līdzekli, un ja tagad, piemēram, mazmeitai te sāp vēderas, tad es mazmeitas mammai arī liku dot 2 piles to toalets līdzekli, lai iedot bērnam. Kolosāli. Burvīgi, vienkārši burvīgi. Varbūt kāds atcerās, kas ir jādara, lai kaķīšiem, sunīšiem nebūtu blūstas? Smidzināt. Var smidzināt uz kažociņu, bet, protams, viņam nevar koncentrētu, viņam paņem diezgan atšķaidītā veidā. Jā. Smidzināt, izķemmēt. Un es domāju, ka tur var uztaisīt to kokteilīti. To pašu kokteilīti, ko mēs mežā ejot taisam. Tur ir damla, tur ir baņu, un tur ir, man liekas, kopējā tīrība, ja es pareizi atceros. Jā, es pati neesmu taisījusi to kokteilī, bet meitenes, kas Latvijā iet mežos, tās taisa mums. Varbūt kāda zina. Tā. Es jau dzīvoju laukos, un es māju tīru ar visām tām tīrībām un damlām un visu kaut ko, un man mušas mājās iekšā nāk ļoti, ļoti maz. Kolosāli. Tad tu apsmidzini varbūt logu rāmis arī? Nē. Es tad, kad tīru logus, kad es tīru stiklus pašus, tad es vienkārši ar šiem notīru, bet es, kad mazgāju grīdas, ja, tad es pielēju viņus visus klāt, un es izmazgāju grīdas, un māja ļoti labi smaržo, un tiešām mušas nāk ļoti, ļoti maz. Tāds ļoti labs vasaras lifehacks, ja? Jā. Tā. Vēl lūdzu, meitenes, mums vēl drusku laiciņš ir. Vai ir kaut kas svarīgs? Ilga, saki lūdzu. Es zinu, ka tu jau esi mums ilgu laiku arī lietotāja. Saki lūdzu, kas tev no visiem produktiem vislabāk ir paticis? Man jau negribas runāt, bet, lietoju visus. Bērni arī lieto. Baņu patīk, liek tajos robotos, kas braukā pa istabu baņu iekšā. Man viss patīk. Visur lietot. Nav nekas tāds, kas tev nepatiktu, jā? Nē. Tiem nepatīk šīs te specifiskā dažreiz smarža, kas ir dažreiz. Jā, es, piemēram, ar to kopējo tīrību biju sapūtu un notīrījusi tur skapīšu. Pārcenties, jā? Jā, viena meita, man jau viņš patīk, bet viņai likās, tā. Pārāk stiprs, jā? Pārāk, jā. Bet viņš bija viņš nebija tīrs, viņš bija atšķaidīts, bet viņam jau tā smarža tāpēc nepazūd. Labi, paldies. Kā man gāja tām smaržām, es ar kopējo tīrību, es kaut kā neriktīgi izlasīju un šķaidīju 1:3. Jā, un man kaut kā ļoti patīk, bet vīzes, ak, Dievs, kā tev
nesmuki smaržo. Un tad, kad es izlasīju, tad iznāk, ka tikai vienu korķīti uz litru vajag, un līdz ar to tagad es tā izdarīju, un nemaz to smaržu tādu nesit acīs, tad mazāk vienkārši to koncentrātu vajag. Labi, mīļās meitenes, liels paldies jums, ka šodien bijāt ar mums. Es pierakstīju visus, kas mums piedalījās, un būs pārsteigums. Kādai no jums būs pārsteigums, bet par to nākošā reizītē. Labi? Vai tu ierakstīji arī šo sarunu? Es centos ierakstīt, jā, bet man jāatrod, kur viņi pēc tam var atrast. Super. Paldies tev, Sarmīt, baigi fēni bija. Jā, ļoti noderīgi. Paldies, ja vēlēs paklausīties krieviski, varat arī palikt uz krievu valodas prezentāciju. Jā, tāpēc, ka Rita noteikti stāstīs savādāk, savā stilā, un viņa, es biju uztraukusies, bet viņa ir vairāk gatavojusies, viņa noteikti Es arī esmu uztraukusies un viskārtībā. Jā. Labi, mēģinies, tā kā mierīgi palieciet uz otro daļu krievu valodā, un viņa tik daudz nestāstīs par baņūkājas, līdz ar to varbūt eksperimentiem sanāks vairāk laika. Paldies, un pagaidām atā. Atā.